Astroloģiskā prognoze katram zodiakam laika posmā no 3. līdz 9. februārim. Šī nedēļa no 3. līdz 9. februārim būs piepildīta ar dinamiku un iespēju pārmaiņām. Tas būs laiks, kad daudzi zodiaki saņems iespējas īpaši profesionālajā jomā, bet arī nepieciešamību pielāgoties dažādiem izaicinājumiem un neparedzētām situācijām. Daudzām zodiaka zīmēm būs jāpielāgojas mainīgajai situācijai gan darbā, gan attiecībās. Būs jāmeklē jauni risinājumi un pieejas, lai izceltos un gūtu panākumus. Ņemot vērā, ka dažiem zodiakiem darba jomā būs iespēja strādāt komandā un attīstīt sadarbību, īpaši svarīgi būs ieklausīties un sadarboties ar citiem cilvēkiem, lai sasniegtu labākus rezultātus. Dažiem zodiakiem būs jāuzmanās no pārlieku lieliem tēriņiem un jāpieņem apdomīgi lēmumi par naudas plānošanu. Galu galā šī nedēļa būs labvēlīga, ja spēsi kontrolēt savus ieguldījumus un izdevumus. Un radošie projekti un jauni izaicinājumi nāks kopā ar jauniem atklājumiem. Daudziem būs iespēja parādīt savu talantu un atrast jaunas idejas, kas var kalpot par lielu iedvesmu nākotnē. Kopumā var teikt, ka šī nedēļa būs enerģētiski piepildīta ar jauniem uzmanības izaicinājumiem, pielāgošanos pārmaiņām un, ja nepieciešams, prasīs atvērtību jaunām idejām. Bet lasījums katrai zodiaka zīmei. Auns. Mīlestībā. Auns šonadēļ var piedzīvot nelielu pārmaiņu vilni attiecībās. Ja es attiecībās būs jāsaskarās ar dažiem izaicinājumiem, bet ar sarunām un atklātību būs iespējams tos pārvarēt. Ja esi viens, iespējams jauna iepazīšanās, taču nenāks viegli, tāpēc būs labi pievērsti uzmanību sīkumiem. Darbā būs nepieciešama elastība un pielāgošanās. Ja esi uzsācis jaunu projektu, var saskarties ar neparedzamiem šķēršļiem, tomēr ar savu apņēmību un neatlaidību vari tos pārvarēt. Mans padoms Aunam - īpaši svarīgi saglabāt mieru un elastību šonadēļ. Vērsis. Šonadēļ attiecībās būs nepieciešama lielāka uzmanība no tavas puses. Ja esi attiecībās, var nākties pievērsties uzmanību mazajiem, bieži nepamanītajiem aspektiem, kas var ietekmēt tavu saikni. Vienatnē esošie vērši var sastapt kādu, kuram ir līdzīgi uzskati par dzīvi. Darbā šī ir lieliska iespēja, lai koncentrētos uz ilgtermiņa mērķiem. Finanšu plānošana būs svarīga, tāpēc izvairies no spontāniem tēriņiem. Šonedēļ var rasties jaunas iespējas, kas palīdzēs gūt ilgtermiņa panākumus. Mans padoms vērsim rūpīgi izplāno savas darbības un ilgtermiņa mērķus. Dvīņi. Mīlestībā un attiecībās dviņiem var rasties izaicinājumi, kas prasa labas komunikācijas prasmes. Sarunājies ar partneri un meklē risinājumus kopā. Ja esi viens, tu vari sastapt kādu, kas radīs jaunu perspektīvu. Darba jomā būs iespēja paplašināt savu tīklu un iegūt jaunas sadarbības iespējas. Būs veiksmīgs, ja strādāsi komandā. Iespējams, ka tev piedāvās jaunu lomu vai projektu, kas ļaus attīstīt tavas prasmes. Mans padoms dviņiem - nebaidies no jaunām pieredzēm un izmanto iespējas, ko piedāvā citi. Vēzis. Mīlestības attiecībās būs iespēja risināt ilgstošus jautājumus, kas ir palikuši neizrunāti. Ir laiks būt atklātiem un sadarboties, lai veidotu stiprākas attiecības. Ja esi viens, iespējams, tu sastapsi kādu, kas iekaros tavu sirdi. Darba jomā būs iespēja parādīt savus talantus un gūt atzinību no kolēģiem un priekšniecības. Ja strādā radošā jomā, šī būs veiksmīga nedēļa, lai gūtu jaunas idejas un iedvesmu. Padoms Vēzim - uzticies savai intuīcijai un nebaidies dalīties ar savām idejām. Lauva. Šonedēļ attiecībās būs jāpievērš uzmanība partnera vajadzībām un sajūtām. Būsi gatavs pielāgoties situācijai un atbalstīt partneri. Vienatnē esošajām lauvām būs iespēja iepazīt kādu, kam ir līdzīgas vērtības.
Karjerā šī nedēļa solās būt aktīva, bet tev būs nepieciešams daudz enerģijas, lai tiktu galā ar visām saistībām. Var nākties pielāgoties jauniem apstākļiem un strādāt pie dažiem izaicinājumiem. Tāpēc mans padoms lauvām svarīgi saglabāt līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi. Jaunava. Attiecībās būs nepieciešama lielāka atvērtība un godīgums. Ja esi attiecībās, būtu labi runāt par savām bažām un vēlmēm. Vienatnē esošajām lauvām būs iespēja sastapt kādu interesantu cilvēku. Šonadēļ darba jomā tu jutīsi vajadzību pēc stabilitātes. Līdzsvars starp darbu un atpūtu būs ļoti svarīgs, lai izvairītos no izsīkuma. Ja tev ir ilgtermiņa mērķi, būs laba nedēļa šī, lai pievērstos plānošanai. Pievērs uzmanību savām vajadzībām un nebaidies lūgt atbalstu. Tāds ir mans padoms. Svari. Mīlestībā šonadēļ tu jutīsi vēlmi uzlabot attiecības, pievēršoties mazākajām detaļām, kas var uzlabot dinamiku. Šonadēļ būs jūtīgs pret partnera vajadzībām. Vienatnē esošajiem svariem var rasties jauna iespēja mīlestībā. Darba jomā būs iespējams jauns projekts vai piedāvājums, kas palīdzēs tev attīstīt savas prasmes. Tavi centieni tiks novērtēti un tas sniegs iespējas tālākai izaugsmei. Mans padoms svariem, esi atvērts jauniem piedāvājumiem, bet ņem vērā savas ilgtspējīgās intereses. Skorpions. Skorpioniem šonadēļ būs iespēja veidot dziļākas attiecības ar partneri. Ja esi viens, tev būs iespēja iepazīt kādu, kurš tev varētu šķist ļoti pievilcīgs. Darbā būs ļoti labvēlīga enerģija, lai uzsāktu jaunas iniciatīvas un veiktu izmaiņas profesionālajā dzīvē. Tavu priekšlikumu tiks uzklausīti un būs iespējas attīstīt karjeru. Mans padoms Skorpionam – nebaidies pieņemt izaicinājumus un meklēt jaunas iespējas. Strēlnieks. Attiecībās tu vari sajust lielāku izpratni un atbalstu no partnera puses. Būsi gatavs padziļināt attiecības un pievērsties kopīgiem nākotnes mērķiem. Ja esi viens, iespējams sastapsi kādu, kas atbilst tavām vērtībām. Darbā būs jāpieliek papildu pūles, lai sasniegtu savus mērķus. Tā būs nedēļa, kad varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus attiecībā uz savu profesionālo virzienu. Mans padoms strēlniekam – uzmanīgi izvērtē iespējas, pirms pieņem lēmumus, lai izvairītos no pārsteidzīgiem soļiem. Mežāzes. Šonadēļ attiecībās būs jāpieņem vairāki lēmumi, kas ietekmēs jūsu attiecību nākotni. Ja esi viens, iespējams sastapsi kādu, kas tevi aicinās un pamudinās uz izaugsmi. Darbā būs iespējas veikt pozitīvas izmaiņas un uzsākt jaunus projektus. Tomēr būs nepieciešams liela pacietība un uzmanība, lai sasniegtu ilgtermiņa rezultātus. Mans padoms mežāzim – esi pacietīgs un meklē iespējas pielāgoties jaunām situācijām. Ūdensvīrs. Šonadēļ ūdensvīri jutīsies daudz atvērtāki un gatavi padziļināt attiecības. Ja esi attiecībās, tas ir lielisks laiks, lai dalītos savās emocijās un nostiprinātu saiti. Vienatnē esošie ūdensvīri var sastapt interesantus cilvēkus. Darbā šī nedēļa būs lielisks laiks jauniem projektiem un idejām. Sāc domāt par ilgtermiņa plāniem un iespējām. Pievērs uzmanību jaunām iespējām, kas var palīdzēt attīstīt tavu karjeru. Un visbeidzot zivis. Šonadēļ tu vari justies emocionāli piepildīts attiecībās. Ja esi viens, iespējams sastapsi kādu, kas radīs dziļākas sajūtas. Darba jomā būs nepieciešams uzsākt jaunus projektus un būt gatavam pieņemt izaicinājumus. Finansiāli šī nedēļa solās būt labvēlīga. Mans padoms zivīm – esi uzticams saviem mērķiem un pieņem to, kas nāk. Šī bija astroloģiskā prognoze katram zodiakam laika posmā no 3. līdz 9. februārim. Spied like šim video, seko manam kanālam, uzzini katru nedēļu daudz astroloģiski jaunas informācijas par to, kas notiek debesīs un realizējās uz zemes, kā arī piesakies individuālām konsultācijām, ja vēlies vairāk uzzināt tieši par savu zodiaku. Uz tikšanos!